Paldies matemātikas skolotājām Tatjanai Piskunovai un Marijai Šūpulniecei. Paldies par formulu pasauli, kur 2+2 vienmēr ir 4. Atšķirībā no mūsu atbildēm kontrolu darbos, jūsu pacietība bija lielāka par jebkuru skaitli. Paldies dizaina un tehnoloģiju skolotājiem Ingūrai Radjanovai un Mītraugam Ķiķinas. Paldies par pacietību brīžos, kad līmeni nonāca visu tikai ne tur, kur vajag. Pieredze pazuda mistiskā veidā, un mūsu unikālās idejas reizēm izskatījās vairāk pēc eksperimenta, nevis dizaina darba. Paldies angļu valodas skolotājai Nadeždai Antipovai. Paldies, ka visus šos gadus centāties mums iemācīt angļu valodu, pat tad, kad mūsu vārdu krājums aprobežojas ar vārdiem yes, no un I don't know. Paldies skolotājai Marijai Jansānai. Pateicoties jums, mēs sapratām, ka skola nav tikai stundas un atzīmes, bet arī cilvēki, kuri rūpējas, palīdz un atbalsta. Paldies latviešu valodas skolotājai Janai Ķēģerei. Paldies, kā visus šos gadus centāties mums iemācīt, kā pamati nav vienkārši dekorācijas teikumā, un kā pareiza pieturzīmu lietošana tomēr nav gaunas jautājums. Paldies dabasņību skolotājai Lidijai Afanasijai. Paldies, ka centāties mums izskaidrot pasaules brīnumus, sākot no mūsu ķermeņiem līdz laikapstākļiem, kamēr mēs vispār mēģinājām saprast, kas notiek stundām. Paldies datorības skolotājai Anitai Svancei, tagad mēs zinām, ka nākotnes nav tikai debesīs un ka kopā ir ilgi, bet nav augstāka programmēšanas mākslas. Paldies mūzikas skolotājai Veronikai Ivanovai. Paldies par pacietību brīžos, kad kāds dziedāja mazliet par skaļu, mazliet par klusu vai citā tonalitātē. Jūsu stundās mēs sapratām, ka ne visi kļūst par dziedātājiem, bet vismaz iemācījāmies aplaudēt pareizajā ritmā. Paldies vizuālas mākslas skolotājai Lindai Timofejevai. Paldies, ka pacietīgi skatījāties uz mūsu zīmējumiem un vienmēr atvedat prājas par ko skaistu. Paldies geogrāfijas, bioloģijas un ķīmijas skolotājai Amandai Kalinskai un Ingridai Lučmelai. Pateicoties jums, mēs zinām, ka dzīve ir pilna ar reakcijām, ne tikai ķīmija un bioloģija, bet arī ikdienā. Paldies vēstures skolotājai Sanitai Dubovskai. Pateicoties jums, mēs turpinājām, ka viens nepareizs pārmets var mainīt pasaules vēsturi, bet viens neizdarīgs mājas darbs tikai atzīmē. Paldies fizikas skolotājai Margītei Tinupei. Pateicoties jums, mēs tagad zinām, ka fizika ir visur, pat tajā brīdī, kad no rīta cenšamies pārvarēt gravitācijas spēku un izkāpt no gultas. Paldies tehniskajiem darbiniekiem Dainai Rojukai, Elitai Rakusovai, Ilutai Daugavietai, Kristīnai Uļjanovai, Ilonai Butānai, Ivetai Vaivodai, Martai Pulkusoņai, Sanitai Nikiforovai un Annai Cišai. Paldies par jūsu darbu, kas katru dienu piepilda skolu ar gardām smaržām. Un mūsu skola vienmēr izskatās tā, it kā mēs visi būtu ļoti kārtīgi cilvēki, bet patiesībā ir nedaudz citādi. Paldies skolas medmāsai Marijai Vaivodai. Paldies par jūsu rūpēm un pacietību un spēju saglabāt mieru pat tad, kad mēs pārspīlējām savas ļoti nopietnas traumas. Jūs bijat cilvēks, pie kura devāmies ne tikai tad, kad kaut kas sapēja, bet reizēm arī tad, kad vienkārši gribējies mazliet atpūsties no stundām. Paldies logopēdei